13 dienas darba. Ļoti laba līdzība. Gada laikā Volframa stieplīte gada laikā tiek nomainītas 20 lampiņas. Katra lampiņa deg 13 dienas un katru dienu ar citu gaisu. Jo pēc 13 dienām vēl tiek spārdeg un jaunu lampiņu skrūvē iekšā. Tā ir apziņas gaisma, tas ļoti laba līdzība. Šie tonāli, tā ir cilvēku apziņas gaisma. Viņi rakstura apziņas gaismu. Tonāli ir. Tad sanāk, ka katreiz ir tas, kas ir vienaniekā, tas tā kā dot to papildus, nevis tas, kas bija taņi būtība zvaigznē. Tas, kas vienaniekā. Tas, kas vienaniekā, nav tā kā mēs Nē. Tas, kas vienaniekā, tas ir centrs jūsu. Tas ir, redziet, tas par lietu. Tas, kas vienaniekā, tā ir enerģija, kas funkcionē jūsu mugurkaulā. Bet apkārtēji pasaulē par viņu smadzenes. Jā, muguru. Jā, tās ir muguras smadzenes jūsu. Bet apkārtējai vidē, gar jūsu muguras smadzenēm nav nekāda dara. Ar apkārtējo vidi jūs iedarbojaties ar enerģiju, kur ir. Tāpēc vienīgiem ļoti paveicies. Viņiem muguras smadzenes un enerģija, viņiem ir viens. Visas krievu pasakas un arī latvieši, kur Ivanuška Duračok, kuram viss sanāk, kaut arī viņš ir muļķis, tas ir par vienīgu pasaku. Saprotiet, Ivanuška Duračok, prastoji, viņam sanāk viss. Tie brāļi gudrāči, bet viņiem tā nesanāk. Vieniniekā ir tas tiešums, viņām nav iekšējo pretrunu vieniniekā. Mūsos visos ir iekšējā pretruna. Jo enerģija centrā un enerģija, ar kuru mēs miedarbojamies ar vidi, viņas atšķirās. Ko jūs varat izsecināt? Kad šim te cilvēkam nav pretrunu, tiem, kuriem ir 5., 9., 13. atslēga, ir maz pretrunu. Visiem pārējiem ir nopietni pretrunas. Jā, bet tas nenozīmē, ka kāds no šiem stāvokliem ir labāks vai sliktāks. Ko nozīmē mazāk pretrunu? Tas nozīmē, ka var dzīvē mazāk iemācīt, jo dzīve nemudina neko apgūt. Jo vairāk pretrunu, jo vairāk var būt pieredze, vairāk var iet, ja grib saprast. Ja? Tāpēc nevajag atkal domāt, šis ir baigi paveicies šis līmenis cilvēkā. Šitiem te čalīšiem jārukā, jāmācās. Tā nav. Tie nav līmeni. Tās ir vienkārši dažādas iespējas. Katram ir dažādas iespējas. Tas ir tas, kas veido individualitātes, ka katrs mēs esam savādāk. Un teiksim, tā saka, ka uz pasaules cik cilvēku, tik viedokļu, bet īsti tā arī nav. Tas, ka cilvēku tipi ir sadalīti, kad pēc ārējiem ķermenim mēs jau kurā pasaules vietā varam sameklēt savu dubultnieku līdzību. Tas ir izrēķināts. Ir jau zinām cilvēku tipi, kas ir. Tāpat pēc domāšanas mēs varam sameklēt sev kā saka, līdzību, kuru saproties, bez vārdiem. Bet dzīve mūs ir izmētājusi uz dažādās vietās, mums vēl tajā materiālā pasaulē arī jāmāk orientēties. Tā ir tā dzīves skola, ko mēs šeit apgūstam. Ideālu formulu zin tikai viens. Ideālu formulu nav. Vēl mazai skaidrībai, par ko mēs šodien runājam. Šis ir tas spektrs 20, redzat? Tās ir tās 20, ja mēs runājam, ka mēs sākam ar īmušu, kas būs. Šis ir 20. Šis te ir tas, kas cilvēkam ir pieeja. Šis te, ko cilvēks pazīst un var lietot, šie te jau, kas ir ārpus viņi, tie būs viņam drusku netveramā spektrā, bet arī jau nav nolemts. Par to mēs vēlam. Tad šeit jūs skaidri, kā saka, redzat, kāpēc šis ir sakrālais kalendārs. Tāpēc, kad zināšana atslēga ir ļoti vienkārša. Tautai tika teikts, ka Tautai tika teikti meli. Tautai tika teikts, ka Colkins sastāv no
13 mēnešiem katrā pa 20 dienām. Tā tagad teiks tautā. Patiesībā viņš sastāv no 20 nedēļām katrā pa 13 dienām. Saprotiet, kur ir starpība? 13 ir tas, kas dod jēgu un kustību. Šis te ratiņa griešanās parāda, ka viņi savstarpēji savijās. Pamēģiniet saprast, tie jāatsakās no Grigoriāņu kalendāra matricām. Piemēru pateikšu. Kā ir jāatsakās no Grigoriāņu kalendāra matricām? Jums no bērnības ir ieaudzināts, ka pēc 1. februāra nāk 2. februāris un pēc tam 3. Šeit enerģijas funkcionē tā 1. februāris, 2. marts, 3. aprīlis, 4. mājas. Saprotiet? Savijās! Kā DNS taisa dažādas ķermeņas, dažādas šūdu savienojumu no tā, ka aminoskābes, jā, un nekad neatkārtojās. Katram ir savs DNS. Tāpat ar šeit, tas diena, astroloģija arī savijās ar enerģijām. Teiksim, diena, ko nes Grigoriāņu kalendārs, kas dod kaut kādus iezīmes cilvēkam, arī iespaido kaut ko. Tā nav, ka tas ir jā. Planētas stāvoklis dienā. Jā, tas ir tas, uz ko varam tiekties, lai būtu magi, ja, ka mēs nevis mūsu vada, bet mēs savu dzīvi vada. Nevis mēs klausamies horoskopus, kā mums jājūtās, ja, bet mēs nosakām, kā mēs jutīsim un kā mēs vērtēsim savu horoskopu. Tropiķiem bija viena viens tāds jēdziens, kā saka. Ir tāda tropiku aksioma. Cilvēks pašā zemākajā attīstības līmenī, katrs ir individualitāte. Neatkārtojama un vienreizēja. Kad cilvēks sasniedz mācekļu attīstības līmeni, jeb karavīri, kas no dzīves mācās vai iet, karavīri ceļi, cīnītāji ceļi pa dzīvi. Visus karavīrus, visus cīnītājus var iedalīt 260 universālos tipos. Uz visiem 8 miljardiem tikai 260 tipi. Kad cilvēks kļūst par magu, tad paliek vairs tikai 20 tipi. Un kad cilvēks kļūst par viedo vai par druīdu, tad paliek vairs tikai 4 tipi. Saprotiet, jo cilvēks augstāk evolucionē, jo vienkāršojās viss. Praktiski otrajā attīstības pakāpē visu Zemi ir tikai 260 individualitātes patērni. Nākošajā attīstības pakāpē tikai 20 individualitātes patērni, un pašā pēdējā tikai 4 patērni – austrumi, dienvidi, ziemeļrieti. Visas neatkārtojamās personības individualitātes veido atkritumi mūsu apziņā. Tas arī ir beidzotās individualitātes. Jo mēs no atkritumiem atbrīvojamies, jo mēs paliekam vienkāršāk. Saprotiet, mums ir iedalīt enerģija. Saprotiet, jo enerģija sāk parādīties, jo vairāk parādās tas tips raksturojas cilvēku. Tāpēc Kastanedas grāmatās visi maģi iet pēc standartiem. Vienu līdzību nolasīšu no Kastanedas grāmatām par 4 tulio. Kad viņš bija mācekļa gados, Dons Juans stāsta par savām mācībām, kā viņa skolotājs gribēja nodemonstrēt, ko nozīmē sasniegt augstu maģijas līmeni attīstības. Un viņš nonāca tur, kā lai to pasaka, mājās vai fazendā dzīvoja, kur darbs notika, mācības, Meksikā pagājušais gadsimts, 19. gadsimts Meksikā. Nevis pagājušais 19. gadsimts Meksikā. Kā tā lauku sēta, tur skolotājs viņš ir fazendēro, kā saimnieks, kuram tas viss pieder, tā hacienda. Un tiem strādniekiem maskējas viņa mācekļu, zem sekretāru. Un tagad Dons Juans stāsta. Viņš atnāk, viņš uz lauka strādā, vienā dienā atskrien pie viņa tulio. Un saka, divi sauc skolotājs, steicam ieroties, kā saka, fazendā. Viņš paņem kapu, nomet visu darbu, skrien uz fazendu. Fazendas vārtos viņu sagaida tulio un saka, tu gan tulio esi, tevi skolotājs jau gaida pusstundu, tu kas vispār knapi kājas velc. Un
Un viņš sāk skriet vēl ātrāk, viņš ieskrien centrālajā mājā, skriet uz otro stāvu, un trepies viņš uzgrūžas Tulio virsū. Un viņš saka, nu paklausies, ja tu steidzies, tad tev acis pierēja, ko tu cilvēkus grūd no kājām nost. Uz Dons Juans raksta, ka pie 3. Tulio viņam jau sāka pasauli, saprotiet? It kā iet grīstē. Un tālāk, kad viņš atver, kā lai to pasaka, durvis skolotāja istabā, pie galda kopā ar skolotāju sēž Tulio un referētu. Un tad, kad viņš ieraudzīja 4. tad viņam vispār širmis kāds aizvērās, un viņš, teiksim tā, viņš iegāja izmainīt apziņas stāvokli. Pēc tam viņa skolotājs atved uz novadu lejā un saka, tagad aiziesim uz šķūnu. Viņš saka, atvērtās, saka, durvis un ieskaties. Viņš atvērtās durvis un tur stāv 4 Tulio. 4 cilvēki dažādi. Viņi saka, tā, tas ir Tulio 1, Tulio 2, Tulio 3 un Tulio 4. Un kad viņš redz viņus visus 4 vienko, viņš ierauga, pasaka Dievs. 3 no viņiem ir indiāni, viens nav indiāns, viens ir baltais. Vienam ir ogļu melnu mati, pārējiem viņiem drusciņ cits tonis. Un ārprāts, viens tak ir iesims, tad tie 3 ir jaunāki, tie tak ir dažādi cilvēki. Bet tie dažādie cilvēki bija tik perfekti pieslēgušies savam tonālam, kad neredzot viņus kopā, viņus visi nolasīja kā vienādus. Saprotat? Tā ir, viņš gribēja nodemonstrēt Dons Julians evolūciju. Atšķirības starp pasaulēm, starp uztverēm. Cilvēks no 8 miljardiem ieskrēja, kā saka, tur, kur ir cilvēki dzīvoja citu apziņu. Un tur, kur viņš cilvēks attīsta tās enerģijas sevī, viņš praktiski, viņš ir enerģijas nesējs, saprotiet? Un cilvēki, kas ar viņu kontaktē, viņi nolasa viņu ne kā personību, bet jau kā enerģijas nesēja. Ja neredz visus 4 Tulio kopā, liekas, ka tas ir viens un tas pats cilvēks. Kaut arī, kad viņš ieraudzīja kopā, viņš bija šokēts, viņiem vecums atšķirās un pat rasa. Tāpēc, kad apziņa jau nolasa, apziņu neredz. Saprotiet, viņi plati. Mēs redzam to, ko mēs gribam redzēt. To visi māca, kad mūsu apziņa ir tas, ka mēs jau principā redzam visu un uzreiz, un arī mūsu iekšā viss ir, bet prāts nolasa tikai to, kas ir iemācīts, kā mēs esam pieraduši. Un tur ir tā, zināmā veidā, tāda cilvēka, kā saka, muļķība, kad mēs cilvēki daži turās pie saviem netikumiem, attaisnojot ar to, kad viņi redziet ir individuāli. Šīs ir tās enerģijas, ja, ko mēs ievadu lekcijās runājām par horoskopiem, par astroloģiju, par sistēmām, par valsti, par vēl kaut ko. Šīs ir tās enerģijas, kas palīdz orientēties pasaulē, palīdz, nevar teikt vārdu objektīvāk, ja. Nevar teikt saskatīt realitāti, jo mēs realitāti arī nosacīts jēdziens, ja. Bet dzīvot to dzīvi tā, lai mēs par to valdam, tas izpratne par enerģijām palīdz. Tas, ka tu nezini par viņām, tevi neatbrīvo no atbildības. Ir juristiem teiciens, ja? Nezināšana neatbrīvo no likumiem. Šeit nezināšana neatbrīvo no ietekmes. Enerģijas ir viņas pastāvības ietekmes. Tas ir viens no ceļiem, kā praktiski iegūt paaugstināt efektivitāti dzīves. Vienkārši caur apziņu. Praktiski vistuvāk no visām attīstības disciplīnām šī zināšana apguvē, tā ir krieja joga, apziņas joga. Jūs saprotiet, kāda 3 dienu pārgājienā, kā lai to pasaka, devās Dons Juans, kas tā nedod, tur 3. dienā viņš vispār nevar paiet. Viņš saka tam indiāni, kuram aptuveni pēc vecuma varētu būt 120 gadu. Viņš saka, tev paklausies, kā tu trenējies, ka tev tāda izturība, tu kaut kādas speciālas vingrinājumus dari. Viņš saka, nē, lieta ir tā, ka es vienkārši nedaru daudz nevajadzīgas lietas. Un te ir tā lieta, kad